Lielākā vērtība nav fizisks darbs, lielākā vērtība ir veltītais laiks, pieskāriens, uzklausīšana, sadarbība, un mēs to visu dabījām vienā dienā. Kas gan var būt labāk, kā dāvāt citiem prieku un piedzīvojumu, kurš vēl ilgi saglabāsies atmiņā. Par to priecājas Rūjienas senioru mājas klienti, kur ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos, un priecājamies arī mēs, Latvijas senioru kopienu apvienības un akcijas sabiedrības Delfīna grupa brīvprātīgie. Mēs esam 20 cilvēki no Rīgas, Latvijas senioru kopienu apvienība un 12 no banknotes jaunieši, kur mēs kopā. Un mēs cītīgi palīdzam un tāds skaists, mīļš sadraudzības darbs. Rūjienā esam ieradušies brīvprātīgie. Rīgā mēs esam uzsākuši tādu projektu, ko atbalstīja Rīgas domas apkaime iedzīvotāju centrs, tātad seniori, kad sāk savu brīvprātīgo kustību. Un mums gadījās ļoti laba iespēja sadarboties ar Rūjienas senioru māju, kas ir pansionāts, pār par 100 cilvēku viņiem ir pansionātā, un mēs sadarbojamies ar viņiem, ka mēs brauksim pie viņiem palīgā kaut ko darīt vai talkot. Ar mums kopā ir arī Delfīna grupas jaunieši, ka mums jau tagad ir tradīcija, katru gandrīz pavasaru mēs to darām, bet Rūjienas, tātad šī pansionāta direktors ierosināja ļoti skaistu lietu. Kopā ar senioriem, kuri dzīvi vēro no ratiņkrēsliem, dodamies ekskursijā pa Rūjienu un apmeklējam Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcu, vienu no vecākajām un lielākajām baznīcām Vidzemē. Kā Rīgas, tā Rūjienas senioriem šeit ir ko redzēt. Baznīcai ir bagāta vēsture, bet par jaunākiem laikiem stāsta izvietotās fotogrāfijas. Mēs esam tādā ekskursijā, mēs staigājam, palīdzam sociālajiem darbiniekiem, tātad Rūjienas šos pansionātu cilvēkus ratiņkrēslā. Mēs bijām baznīcā, kas ir ļoti sena no 13. 14. gadsimta, 17. gadsimtā, kāda viņi pašreiz ir, kur ir arī kalpojuši tie mūsu slavenie rakstnieku un grāmatu izdevēji mācītāji Bergmaņi, kur ir kalpojis visiem Latvijā ļoti labi zināms Šlokenbergs mācītājs. Tātad ļoti interesanti baznīcā mums bija. Mums savukārt ir interesanti iepazīties ar Rūjienas senioru māju, kura šogad atzīmē savu 15. jubileju. Dzīve, es varu teikt noteikti, ka dzīve mūs atveda un piespēlēja šo iespēju Rūjienā pārņemt savā paspārnē Rūjienas slimnīcu, un tā mēs sākām šeit veidot solīt pa solītim Rūjienas senioru māju. Uz šodienu es domāju, ka mēs esam Latvijā atpazīts aprūpes centrs ar savu kvalitāti. Mums ir 104 gultas vietas, un jau vairākus gadus mēs arī viņas visas ir aizpildītas un ir rinda. Ir gan cilvēki ar kognitīviem traucējumiem, gan paliatīvā aprūpe, gan arī pēcinsulta aprūpe, gan arī vienkārši vecuma seniori, kas izvēlējušies pie mums savas mājas. Un mēs arī uzskatām, ka šīs ir viņu mājas un cenšamies radīt visus apstākļus, lai seniors šo mūsu Rūjienas senioru māju sauktu par savām mājām. Baznīcas apmeklējums, ekskursija par Rūjienas ielām un pilsētas muzeja apmeklējums senioriem ir piedzīvojums, par kuru tiek runāts vēl ilgi. Rīgas viesiem mēs parādījām mazo latvisko Rūjienu, kluso, bet kultūras bagāto, un
Un tā man liekas, ka tas bija ļoti gan mūsu senioriem, viņi ilgi pēc tam par to runāja, kā viņi tur to puķīti man noplēs, un es tak to puķīti glabāju, un tad, kad es sapratu, ka viņa vāzītē vairs neizturēs ilgi, tad es viņu pat sakaltēju, un tā tur bija vesels gājienā stāsts par šīm puķītēm, par to, kad, manuprāt, ka tas bija tas vērtīgākais. Kārtjo reiz arī seniori tur sapazinās, kaut vai uz īsu brīdi, bet tā bija veselas dienas draudzība, kur es redzēju, kur jau bija tā, kad mūsu seniors saka, nē, man vajag tā, es gribu tieši šito, un tā bija jau tādas emocijas un draudzība. Rujienas izstāžu zālē klausāmies tās vadītājas Līgas Siliņas stāstījumu un uzzinām daudz interesanti par Rujienu un arī par mūsu kaimiņiem Igauņiem. Sēda nozīmē igauņu valodā dzirksteli, sēde. Un viss, kas ir šim pus sēdē, ir pilnīgi savādāks nekā viņā pusē. Viņš mūs nesauc par Rujienu, Igaunijas saka Ruhja. Ruhja. Jā. Un mums nav bērni. Mums ir beņš. Pagaida. Mēs nekad arī īstenībā nezinājām, ka tādi komponisti un viss, kas šeit Rujienā ir dzimuši. Pie tam pie reizes Rujienā ir daudz pieminekļu, pat esot 13 pieminekļi un zemdegs pieminekļi arī vairāki, kas arī piedzīvojuši ir, ka viņi nojaukt un tad viņi ir atjaunot, pat vienā pieminekļa galva atrasta Rūjas upē. Kopīgā ekskursija nav vienīgā dāvana, ko esam atveduši Rujienas senioru mājai. Pateicoties Delfīna grupu atbalstam, esam sarūpējuši arī tik noderīgu lietu, kā 3 āra soliņus. Paldies, Astrid. Jā. Jā, paldies jums par atbalstu mūsu senioriem. Ļoti novērtējam. Ko šie soliņi Rujienas senioru mājai nozīmē? Primāri es teiktu draudzību. Draudzību atkal ar vēl kādiem citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs nebijām satikušies. Tas ir, man liekas, primāri un lielākā vērtība. Šī dāvana vai sadarbība vai draudzības kopdarbs soliņi mums ir ļoti vajadzīgi. Un uz šiem soliņiem būs ļoti daudz stāstu, ļoti daudz emociju un piedzīvojumu. Jo soliņi tiek novietoti tur, kur seniori visvairāk pavada brīvo laiku. Ārā, svaigs gaiss, satikšanās ar istabiņas biedriem un ne tikai istabiņas biedriem, ar citiem vienaudžiem un līdzīgi domājošiem. Un tur šis ir ļoti laba dāvana, projekts un ilgi noderīga lieta. Patiesi prieks, kad mūsu lieldrauga Delfīna grupas dāvinājumam ir tāds praktisks pielietojums, kurš jebkurā gadījumā būs ļoti noderīgs šī centra iedmītniekiem, kur var pasēdēt saulītē, var pakomunicēt savā starpā, var papļāpāt. Un tas ir ilgtermiņa tāds ieguldījums, kurš jebkurā gadījumā ir tiešām praktisks, vajadzīgs un ļoti noderīgs, par ko mēs dzirdam vislabākās atsauksmes un esam priecīgi, kad esam varējuši palīdzēt. Mums ļoti patika, ka pie mums brauca ne tikai šie jaunieši, bet šī vecākā paudze, kuriem varbūt ir vēl kaut kādi stereotipi no veciem laikiem par aprūpes centriem, pansionātiem. Man liekas, arī viņi varēja ielūkoties mūsu ikdienā, un tas, kā viņi sadarbojās, arī bija pavisam interesanti, kā jaunietis pieiet un kā līdzīgi domājošais. Un ļoti, ļoti, ļoti patika, un seniori par to runāja
ne tikai vienu dienu. Tā kā tā draudzība vēl joprojām ir sirdī. Es gribētu iedrošināt, ka brīvprātīgais nenozīmē tikai jaunietis. Brīvprātīgais var būt pilnīgi jebkurā vecumā. Un tas galvenais jau, ko mēs ziedojam brīvprātīgajā darbā, ir laiks, mūsu pašu laiks. Un iespējams, ka cilvēkam, kas nestrādā algotu darbu vairāk, bet ir savā aktīvajā pensijā, varbūt tas brīvais laiks ir pat vairāk. Un tas ir tas, ko viņš varētu padomāt un ziedot vienreiz mēnesī pāris stundas atbraukt, palasīt grāmatu, būt kopā ar kādu senioru vienkārši sarunā. Iespējams, tur atrastos kāda jauka draudzība vai kopīgas intereses.